Man parasti tas jautājums, Mārmon, kur tu biji visu laiku, ja? Tu tagad esi saskaitīts, baigā ķēzīt, ja būs jābrauc uz visādiem droši vien, kā? Jā, tagad es gribu stādīt priekšā burvīgu, es tomēr teikšu meiteni. Es esmu pazīstami jau labu laiku. Varētu teikt, mēs jau folk mūziķu vārdu vai dziesminieki viens otru esam, kā saka, raskoduši diezgan kārtīgi. Elīna Līce. Nāc pie mans kamēr to sakārtos, tu sēdēs, jā, droši vien. Man ar Elīnu vienmēr ir problēma viena. Es katru reizi pasaku viņu no citas pilsētas. Tad es saku viņu no Jūrmālas, tad es saku viņu no Rīgas, tad es saku viņu vēl kaut kur, kurienes tu esi. Es pateikšu tā, lai vairāk to sajaukt galvu. Vasarās tas esmu no Cēsvainas. Vasarās. Vasarās no Cēsvainas. Tagad ir pavasaris, tagad tu no kurienes esi? No Jūrmālas. Jā, oi. Elīna mūsu festivālās 4 es piedalīsies, vai šis ir 5. 4. ne? Šis ir 4. festivāls, un parasti Elīna bija kopā ar grupu Baobabs. Esot tāds koks. Jā. Viņš esot Austrālijā. Nu, ne tikai. Es tā dzirdēju, ka tur ir. Kā redz arī Latvijā. Arī Latvijā Baobabs. Starp citu botāniskajā dārzā. Tad jūs visi esat Baobabs no Rīgas, no botāniskā dārza. Nu, nē, es jau saku no dažādām vietām. Izrādās, ka dažādās Latvijas vietās var bālu. Labi, Elīna, lūdzu. Nu, man bija milzīgs prieks klausīties Normālu, es nebiju dzirdējusi viņu, līdz šim ceru, ka dzirdējuši bieži. Un tāpēc es mazliet pamainīju, nu, tā kā to, ko es domāju spēlēt. Man gribās savā ziņā mazliet atbildēt tām noskaņām, kas bija viņa dziesmās, nu, pēc savas izpratnes. Tev, Dievs, 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 tu ļauj
Nelīsti uz to vasaru, kā var tik savādi atpakaļ. Es saku un pasacīt nevaru, kurā lapa no kļavas krīt. Nelīsti uz to vasaru, kā var tik savādi atpakaļ. Es saku un pasacīt nevaru, kurā lapa krīt tik viegli un krīt tik smagi, kā visu nakti krītam dzird. Es šorīt pamodos agri, tava vadīties pavadīt. Krīt tik viegli un krīt tik smagi, kā visu nakti krītam dzird. Es šorīt pamodos agri, atvadīties. Un dzirdu nekādi veidi, puteņi vīgriezas sausas, bet lietus jau līst, cik grūti ir vienam aiziet uz rudeni ceļā, es sevis salocīt.
un dzirdu nekādi vēji puteņi vīgrieza sausas, bet lietus jau līst, cik grūti ir vienam aiziet uz rudeni ceļā aiz sevis. Šie akmentiņi ir atrasti Mazerbē. Es pieļauju, ka viņi ir tā kā pie tīkliem kaut kādi, tā kā atsveļi vai kas bijuši. Tagad viņi būs instrumentiņš. Interesanti, kas man traucē viņus salikt, vai gaisma. tas, kas viņiem tagad var paskatīties. Neskan. Mierīgi, kamēr izskanēsies, kamēr atradīsimies. Jā, tā ir. Viss prasa laiku. Un vēl drusku skan.
gaisu. Pūdi